Lūdzu, pastāstiet, kur jūs izmantojat iespēju skatīties televīziju? Nu, dažreiz kafejnīcā tā biežāk sabiedriskajā transportā, kamēr brauc kaut kur ilgāku laiku, īpaši sastrēgumos sēžu sabiedriskajā un skatos tos mīļākos raidījumus. Vai esat pamanījis tādas vietas, kur jūs iepriekš nedomājat, ka jūs skatīsieties televīziju? Nu, droši vien jau vairāk tas sabiedriskais transports. Un dažreiz universitātē, kad ir pārtraukums ar lekcijām, paskatīties ziņas vai kaut ko līdz šim es nevarēju skatīties. Ar ko jūs kopā skatāties televīziju? Viena parasti. Viena parasti? Jā. Vai mainoties formātam, kādā jūs skatāties televīziju, mainījās arī jūsu saturs, tā kā, ko jūs skatāties? Nu, tagad es noteikti neskatos tā kā filmas un nevaru zināt, ko man būs jāprāt skatīties, bet dažādas raidījumus vai mūzikas kanāls tos es varu skatīties. Nu, būtībā ir tā, ka es tagad varu izmantot to laiku, kuru līdz šim es pavadīju neliederīgi vienkārši noskatot laiku, piemēram, ne pašā transportā braucot. Tagad es varu noklausīties jaunākās ziņas vai apskatīties kādus raidījumus, kas ir aktuāli man ar darbu saistīti vai ar studijām. Vai jūs izmantosiet televīzijas skatīšanās iespēju, zinot, ka to ir iespējams darīt gan datorā, gan viedtālrunī, gan planšetē? Nu, visvairāk ir droši vien, ka telefonā. Datorā tas ir tas pats, kas mājās būtībā. Kāda jūsuprāt ir televīzijas nākotne? Es domāju, ka nākotnē cilvēki aizvien biežāk sāks izmantot televīziju, skatīties ārpus mājas ceļā, telefonos, planšetdatoros, kurien ir iespējams ne tikai sēdēt mājās. Kā jūs domājat, vai internets nākotnē kļūs par televīzijas galveno pārraides kanālu, vai arī analogā saglabāsies? Es domāju, ka būs abi divi pastāvēs, bet internets noteikti piešķir lielākas iespējas arī ārpus Latvijas skatīties Latvijas kanālus. Tas cilvēkiem, latviešiem teikt, kas izceļoši dārgi strādāt ir ļoti būtiski, un tāpat tās arī visiem cilvēkiem, kas vienmēr steigā ārpus mājas, visur, kur sēdēt mājās nav tas.